Padomju Savienība. 20. gadsimta otra lielvara. Tā bija lielākā nācija, kādu pasaule pazinusi, un tās plašās debesis joprojām ir liecinieces tūkstošiem NLO novērojumu. Bet padomju režīms ir slavens ar savu noslēpumainību. Komunistiem bija savi iemesli, kāpēc viņi nestāstīja cilvēkiem par citplanētiešiem. Daudzām sadursmēm ar citplanētiešiem varēja būt nāvējošas sekas visai pasaulē. Šovakar mēs dosimies aiz dzelzs priekškara, lai izmeklētu 50 gadus ilgo padomju NLO vēsturi raidījumā Slepenās lietas citplanētieši. Globālā cīņa ir sākusies. Slepenās lietas, kas gadu desmitiem ir slēptas no sabiedrības par NLO liecībām, tagad ir pieejamas publiski. Mēs atklāsim patiesību, ko slēpj šie slepenie dokumenti. Uzziniet, ko valdība vēlas slēpt no jums. Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumus planētas Zemē. Daļņegorska, 1986. gada 29. janvāris. Tūkstošiem kilometru uz austrumiem no Maskavas maza ogļraču pilsētiņa pieredzēs notikumu, kas šokēs visu NLO sabiedrību. Simti neticībā noraugās, kā ugunslode pārlido debesis un ietriecas tuvējā kalnā. Ziņas par šo masu novērojumu ātri izplatās aiz nācijas robežām, atverot pasaules acīm 10 gadus ar līdz šim nezināmiem NLO novērojumiem. Slepenā lieta - Krievu Rozvela. Ļaudis ātri sapulcējas avārijas vietā, kur atrod izdegušu krāteri 3 metru diametrā, kam apkārt ir izkaisītas mazas metāliskas lodītes. Valdības pārstāvji ierodas notikuma vietā un savāc dīvainās vielas paraugus, kas nekavējoties tiek nosūtīti Padomju Savienības gudrākajiem prātiem testu veikšanai. Atklājums ir mulsinošs. Lodītes nelīdzinās nekam, kas novērots zinātnes vēsturē. 3 padomju akadēmiskie centri un 11 izpētes institūti izanalizēja objektus no šīs NLO avārijas. Attālums starp atomiem šajā materiālā atšķīrās no parastā dzelzs. Materiāls neatstaro radaru. Elementi materiālā var izzust, un pēc uzkaršanas var parādīties jauni. Viens paraugs pilnībā izgaisa 4 liecinieku acu priekšā. Bet viena no īpašībām zinātniekiem šķiet neticama. Lodītēm piemīt antigravitācijas īpašības. Viņiem ir tikai viena iespējamā atbilde. Atslepenotā 1989. gada CIP ziņojumā par padomju NLO ir teikts: zinātnieki ir secinājuši, ka nokritušais objekts ir ārpuszemes kosmosa kuģis, ko būvējušas augsti attīstītas būtnes. Amerikāņu žurnālists apgalvo, ka viņam izdevies ievest paraugus ASV. Amerikāņu žurnālists Džordžs Nebs bija vienīgais žurnālists, kas devās uz Krieviju, lai iegūtu materiālus no Daļņegorskas avārijas, ko pēc daudziem gadiem daži cilvēki dēvē par Krievu Rozvelu. Tas ir saistīts ar bēdīgi slaveno NLO avāriju pie Rozvelas, Ņūmeksikā 1947. gadā. ASV militāristi to sākotnēji apstiprināja, bet vēlāk noliedza. Šis notikums ieviesa rietumu sabiedrības apziņā NLO un valdības sazvērstības teorijas. Austrumos Padomju Savienības NLO politika bija atvērtāka. 1967. gadā tika izveidota pirmā NLO izpētes grupa. Tās vadītāji uzstājās televīzijā, aicinot sabiedrību iesniegt stāstus par NLO novērojumiem un sastapšanos ar citplanētiešiem. Atsaucība bija neiedomājama. Bet līdzīgi kā ASV, arī Padomju Savienība ieņēma atturīgu nostāju jautājumā, mazāk nekā pēc gada, bez paskaidrojumiem likvidējot izpētes grupu. Nākamajos gados Padomju Savienība ievēroja stingru klusēšanu jautājumā par NLO. Ko atklāja Padomju izpētes grupa, kas lika Kremlim tik
negaidīti pārtraukt projektu. Un ko viņi slēpa? Līdzīgi kā ar amerikāņu piesagu pēc Rooseveltas padomju varas, vīri ātri apslāpēja Daļņegorskas notikumu, bet 80. gadu beigās Padomju Savienība vairs nav tik stingra kā iepriekšējās desmitgadēs. Jaunais komunistiskās partijas sekretārs Mihails Gorbačovs ir uzsācis atvērtības ēru. Cilvēki vairs nebaidās runāt par tabū tēmām, tādām kā NLO. Atmodinot Daļņegorskas incidentu, sāk izplatīties ziņas par padomju NLO. Daudziem gadījumiem sekas bijušas letālas. Turpinājumā satraucošs stāsts par iespējams lielāko NLO nolaupīšanu padomju vēsturē. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Padomju Savienība savas eksistences laikā ir bijusi lieciniece tūkstošiem NLO novērojumu, bet gandrīz visas liecības ir iznīcinātas vai zudušas vēsturei. Viena, kas izdzīvojusi, turpina vajāt reģionu vēl šodien. Slepenā lieta – Djatlova kalnu pārējas incidents. Urāli, 1959. gads. 9 draugi dodas slēpošanas pārgājienā cauri ielejai, ko mūsdienās dēvē par Djatlova pāreju. Visiem ir pieredze izdzīvošanās skarbos apstākļos. Neilgi pēc pārgājienu uzsākšanas Urālos sākas spēcīga sniega vētra. Kad slēpotāji neierodas gala punktā, glābēji dodas tos meklēt. Viņi atrod ko patiesi murgainu. Glābēji atrod sapostītu telti, bet tajā neviena nav. Grupas mantas ir tur, tā skaitā kameras un dienas grāmatas. Tālāk izpēta atklāja, ka telts ir sagriezta no iekšpuses. Glābēji seko pēdu nospiedumiem līdz tuvējai mežmalai, kur nonāk pie baisa atraduma. Sniegā sasaluši 5 līķi vienā apakšveļā. Pierādījumi liecina, ka viņi centušies tikt atpakaļ uz telti. Ekspertīzē tiek secināts, ka visi miruši no hipotermijas. Šķiet, ka grupa apmaldījusies lielajā augstumā. Līdz pēc vairākiem mēnešiem tika atrasti pārējie 4 līķi. Viņu nāves iemesls lietu parāda gluži citā gaismā. 2 no atrastajiem līķiem ir nopietni galvaskausa lūzumi, un pārējiem kruškurvja. Vienai no sievietēm ir izgriezta mēle. Djatlova pārējas incidenta gala ziņojums tiek nosūtīts uz slepenu arhīvu, kur tiek glabāts līdz 90. gadiem. Kad lieta beidzot tiek atslepenota, trūkst svarīgu dokumentu. Atlikušajos ir teikts, letālos ievainojumus nespētu radīt cita cilvēciska būtne. Un apģērbā atrastas spēcīgas radioaktīvas daļiņas. Kas lika 9 slēpotājiem izrauties no telts un kailiem bēgt niktējās sniega vētrā? Kas izraisīja radioaktivitāti apģērbā? Un kas radīja smagos ievainojumus, tā skaitā nogriezto mēli? Aplūkotas vairākas teorijas, sākot ar neprātu, ko izraisa hipotermija, līdz Mansī cilvēku uzbrukumam. Izmeklēšanas laikā cita slēpotāju grupa apgalvo, ka incidenta laikā redzējusi debesīs dīvainas mirdzošas sfēras. Tomēr amatpersonas lietu slēdz kā nelaimes gadījumu, bez vainīgās puses. Bet daudzi NLO eksperti norāda uz acīm redzamu valdības centienu piesekt letālu citplanētiešu nolaupīšanu. No tā brīža sāk attīstīties patiesības embargo. Padomju Savienībai bija savi iemesli, kāpēc nestāstīt cilvēkiem par citplanētiešiem. Kāpēc Padomju Savienība cenzēja Djatlova pārējas incidentu lietu? Kāpēc valdība nebrīdināja nāciju par potenciāli nāvējošiem NLO draudiem? Kas Kremlim bija slēpjams? Djatlova pārējas incidents notiek laikā, kad slepenība var izšķirt pasaules likteni.
40. gadu beigās sākas augstais karš starp Padomju Savienību un tās konkurējošo lielvaru ASV. Abas nācijas uzsāka bīstamu kodolieroču sacensību. 50. gadu sākumā amerikāņu B-52 bumbvedēju eskadriļas bruņotas ar atomieročiem uzsāka lidojumus Padomju Savienības virzienā, tiekot atsauktas tikai pēdējā brīdī. Atbildot šiem draudiem, Padomju Savienība paplašina savu radaru staciju tīklu, lai pamanītu jebkuru iebrukumu savā lielajā gaisa telpā. Bet drīz vien šīs stacijas sāk uztvert ne tikai amerikāņu bumbvedējus. NLO sāk parādīties militāro staciju tuvumā ar pieaugošu regularitāti. Šī satraucošā tendence sasniedz virsotni 10 gades beigās. Slepenā lieta – Sverdlovskas incidents. Sverdlovska, Ukraina, 1959. gada jūnijas. Padomju radars pamana NLO, kas tuvojas izmēģinājumu kodolstacijai. Militārais personāls redz šķīvja formas NLO, kas apstājies netālu virs bāzes. Pretī mīklēniem draudam dodas iznīcinātājs. Bet tam tuvojoties šķīvītis veids zigzaga manevrus zibens ātrumā, izvairoties no briesmām, un pēc tam atgriežoties virs bāzes. Situācija turpinās 24 saspringtas stundas, kad NLO aizlido bez brīdinājuma un izskaidrojuma. Sverdlovskas incidents pasvītro draudus, kādus NLO rada kritiskajā vēstures laikā. Konkurējošās lielvaras spēr pirmos soļus jaunos plašumos. Bet tās abas nomoka jauns jautājums. Vai tur jau ir vēl kāds? Turpinājumā. Pasaules divas spēcīgākās lielvaras kļūst par sabiedrotajām citplanētiešu draudu priekšā. Un NLO noved pasauli uz Armagedonas sliekšņa. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Tāpat kā ASV Padomju Savienība gadu desmitiem slēpa ziņojumus par NLO. Daudzās lietās bija nāvējoši noslēpumi. Bet daži eksperti uzskata, ka 60. gados divi pasaules ietekmīgākie vīri mēģināja noņemt NLO slepenības plīvuru. Tās varēja būt arī viņu beigas. Mēs vēlamies doties uz Mēnesi. Mēs vēlamies šajā desmitgadē nonākt uz Mēnesi un izdarīt citas lietas. Ne tāpēc, ka tas būtu viegli, bet tāpēc, ka tas ir grūti. Jo šis mērķis sakārtos un parādīs mūsu enerģiju un iemaņas. 1961. gadā prezidents Džons Kenedijs paziņo par Amerikas apņemšanos nogādāt cilvēku uz Mēnesi. Politiski tas ir mēģinājums neatpalikt no PSRS kosmosa sacensības. Bet daudzi eksperti domā, ka aiz Mēnesi misijas slēpās kas vairāk par nācijas lepnumu. Patiesais iemesls, kāpēc prezidents Kenedijs vēlējās nogādāt cilvēku uz Mēnesi, bija tas, ka viņš apzinājās, ka šādi ASV Nacionālās drošības aparāts varēs dalīties informācijā par NLO. Kopš 50. gadu sākuma ASV Nacionālās drošības pārstāvji zināja par citplanētiešu bāzēm uz Mēnesi. Prezidents uzskata, ka PSRS ir pašiem savas slepenās citplanētiešu lietas, un viņam ir aizdomas, ka viņi strādā pie pārtvērtām NLO tehnoloģijām slepenā bāzē Kapustiņjārā. Bet CIP no prezidenta slēpj visjūtīgāko informāciju par NLO. Kenedijs saprot, ka cilvēces nākotne balansē uz naža asmens. Ir nekavējoties jārīkojas, lai Mēnesi nenonāktu ienaidnieku rokās. Cilvēku vai kādu citu. Viņš izlemj izmantot Mēnesi misiju, lai piespiestu CIP dalīties informācijā par NLO. Kenedijs nenojauš, kā arī Hruščovu uztrauc citplanētiešu darbības, kas noved pie nebijušas uzticības izrādīšanas starp abiem konkurentiem.
1963. gada 12. novembrī PSRS vadītājs Nikita Hruščovs vienojas ar prezidentu Kenediju, ka Padomju Savienība un ASV kopīgi realizēs misijas uz Mēnesi. Šī vienošanās paredzēja, ka Padomju Savienības un ASV izlūkošanas divīzijas dalīsies visā informācijā par NLO. Bet tikai 10 dienas pēc abu līderu vienošanās notiek kas neiedomājams. Kenedijs tiek noslapkavots Dalasā. Un mazāk nekā pēc gada Hruščovs tiek atstādināts no amata. Vai tā bija sakritība vai sekas notikumiem, kas saistītas ar abu līderu slepeno vienošanos dalīties informācijā par NLO? Vai kāds vai kaut kas vadīja viņu gāšanu? Nākamajos gados abas konkurējošās lielvaras kļūst par bīstamu citplanētiešu uzbrukumu mērķiem. Taču ne kosmosā. 1967. gada martā NLO parādās virs amerikāņu kodolieroču bāzes Malmstromas gaisa spēku bāzē Montanā, padarot kodolgalviņas nelietojamas. Tas ir pirmais gadījums virknē incidentu, kuros NLO kā mērķi izvēlas kodolieroču bāzes. Viens no gadījumiem nostādīs pasauli uz kodola kara sliekšņa. Slepenā lieta - Usovo incidents. Usovo 1982. gada 4. oktobris. Liecinieki ziņo par savādām gaismām debesīs virs tuvējās kodolraķešu bāzes. Tās šaudās turp un atpakaļ mulsinošā kustībā. Pēkšņi bāzes vadības panelis atdzīvojas. Vēlākās liecībās majors Davidovičs Katarmans stāsta, ka novērojis spontānus uzliesmojumus visos monitoros. Neredzamas rokas ievadījušas kompleksa aktivizēšanas kodus. Raķetes sagatavotas palaišanai. 15 stingzinošas sekundes bāzes personāls bezspēcīgi noskatījies, kā pasaule virzās uz Armagedonu. Bet tad, tikpat pēkšņi, kā atskaite sākās, sistēma atslēdzās un gaismas ārpusē pazuda. Incidents liek uzdot iespējams svarīgāko jautājumu mūsdienās. Kāpēc ārpuszemes būtnes rotaļājas ar visspēcīgāko ieroci? Turpinājumā iespējama atbilde, kāpēc NLO spēlējas ar pasaules nāvējošāko ieroci. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumus planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Pēc liecinieku ziņām 1982. gadā NLO spēlējās ar padomju kodolieroču bāzi, nostādot pasauli uz Armagedonas sliekšņa. Bet šis nebija pirmais šāda veida incidents. 1967. gadā NLO neutralizējas veselu raķešu kompleksu Malmstromas gaisa spēku bāzē Montanā. Jautājums, kāpēc citplanētieši spēlējas ar pasaules spēcīgāko kodolieroču arsenālu augstā kara laikā? Ufologs Džons Grīnvolds uzskata, ka atbildes nav vienkāršas. Pieņemsim, ka citplanētieši tiešām parādās virs mūsu militārajām bāzēm. Mums ir jājautā, kāpēc? Vai tajā ir vēstījums? Bet, ja runājam par viņu mēģinājumiem atbruņot mūsu kodolieročus vai iedzīt bailes, ka mūsu militārās tehnoloģijas nobāl viņu priekšā, nedomāju, ka viņiem būtu nepieciešams to darīt. Grīnvolds uzskata, ka citplanētieši nav šeit, lai mēs gūtu mācību vai saņemtu vienkāršas atbildes. Bet viņu klātbūtne var mums likt pārdomāt mūsu sīkās domstarpības. Un ja citplanētieši novēro mūsu progresu, tas var liecināt par atšķirību starp miermīlīgu kontaktu ar cilvēci un planētas Zeme iznīcināšanu. Jūs skatījāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumus planētas Zeme.